Jā, mans vārds ir Māris. Es esmu uzņēmuma kadeņas vietas vadītājiem. Man šodien asistēs Dace. Viņa mums ir tirdzniecības projektu vadītājs. Un Kadence ir uzņēmums, kas nodarbojas ar datorsistēmu uzturēšanu citiem uzņēmumiem. Īsāk sakot, mēs aizvietojam IT nodaļu, lai uzņēmējiem viss varētu strādāt, lai viņi varētu pelnīt naudu, nedomājot par to, ka kaut kas nestrādā, dators nestrādā, par vīrusiem, par drošību, par visu pārējo. Un tā kā es pieļauju, ka jūs esat dzirdējuši par datoru drošību, kur drīkst klikšķināt internetu vidē, kur nē, kā sargāt savas paroles, ka nedrīkst droši vien kādas jau reizes 11 katru gadu, es pieļauju, tad varbūt es nedaudz savādākā formā šo visu izdarīšu un sākšu nedaudz ar datoru vēsturi. Tā kā īsumā, kā jūs domājat, dators, jeb sakot skaitļotājs, kas sākās ar mehāniskām iekārtām, kāda aptuveni ir datēts pirmais dators, jeb sakot, mehāniskā skaitļojumā mašīna, kas ir pietiekami sarežģīta, lai viņi varētu nosaukt gandrīz jau par datoru? Ir kādam kādas idejas? 60. gadi. Nepareizi, bet kurš tas bija? Ķer. Pasies, tas jau paliek interesantāk, vai ne? Kādam vēl kādas idejas? Varbūt 40. gados Turing mašīna. Turing mašīna arī, bet tas vēl nav pirmais mehāniskais. Sorry, pamet garām. 30. Labi. Ažiotāžu esam uztaisījuši par labām atbildēm uz jautājumu. 40. Nē, arī nē. 20. Labi, pastāstīšu tā, ka pirmā datētā mašīna tika atrasta 1901. gadā netālu no Grieķijas salas Antikiteras vidusjūrā. Un tas ir Antikiteras mehānisms, kas ir datēts ar 100. līdz 200. gadu pirms mūsu ēras. Tātad 2100 gadi vidēji ir šai iekārtai. Protams, iekārta saglabājusies bija apmēram nekādi, bet izdevās pulksteņmeistariem rekonstruēt šo visu lietu un tika konstatēts, ka šī iekārta rēķināja dažādus datumus, svarīgus notikumus, tai skaitā paredzēja mēnesis fāzes, jo pēc mēnesis fāzēm agrāk vadījās, un kad būs olimpiskās spēles. Līdz ar ko šo var principā uzskatīt par pirmo skaitļotāju, kas ir nopietns, kas nav vienkārši skaitām kauliņi, skaitīklīši. Tad mēs ejam tālāk nedaudz vēsturē, kad 1801. gadā Džozefs Marija Džakārts izgudro telegrāfu, un tad jau mēs runājam par pirmo datoru tīkla aizmetni, kas ir svarīgs notikums, jo varēja pārraidīt informāciju lielos attālumos pa vadu, tai skaitā arī starp kontinentiem. Starp Ameriku un Eiropu. Pirmā līnija bija izveidota starp Ameriku un Angliju. Tālāk jau, kā jau viens no jauniešiem minēja, Čārls Bebečs izgudro šādu skaistu skaitļojumu mašīnu, kas ir gan elektriska, gan mehāniska vienlaicīgi, bet viņi jau ir spējīgi veikt dažādas darbības. Un 1848. gadā Ada Lovleisa konstatē, ka šo mašīnu var izmantot daudz kam citam arī, ne tikai tam, kam viņa ir paredzēta, un principā kļūst par pirmo programmētāju uz šīs zemes, uztaisot pirmo programmu, kas nav vienkārši standarta iebūvētā darbība. Kāpēc tas ir jāzina? Vienmēr ir fantastiski zināt vēsturi, jo no vēstures var pasmelties dažas smalkas idejas, par kurām ir aizmirsts, un līdzīgi kā modē, viss, kas nāk jaunais, patiesībā sakot, ir plus mīnus labi aizmirsts vecais un nedaudz uzlabots. Tajā skaitā arī dators. Tālāk jau 1945. gadā tiek izgudrota elektroniskā skaitļošana mašīna ENIAC, kur var jau uzskatīt par modernu skaitļošanas mašīnu, tādā izpratnē, ka viņi jau strādā elektroniski bez mehāniskajām daļām. Tā ir tikai neliela daļa no šī skaitļotāja, kurš bija lielāks nekā 4 šādas klases. Visticamāk, ka bija daudz lēnāks nekā šis mobilais telefons, un Fortinets viņu taču neies. Vai kāda cita datorspēle. Bet viņi tika paredzēti militāriem mērķiem un dažādiem citiem aprēķiniem, tā skaitā raķešu sistēmu koordināšu rēķināšanai. Tālāk jau mēs ejam nedaudz tālāk, un 1959. gadā IBM nāk klajā ar 1620 modeli, kas ir pirmā
darba stacija. Līdzīgi kā šeit, dators, klaviatūra, ekrāns. Lūk, tā bija pirmā darba stacija. Ekrāna vietā, protams, ir rakstā mašīna, kas izdod datus ārā. Tika var izmantot lielākoties zinātniskiem mērķiem, bankām, aprēķiniem, nodokļu sistēmām un tā tālāk. Kā jūs domājat, kas tas tāds ir? Jā, principā taisnība, bet kā jūs domājat, kas ir ražotājs šim brīnumam? Kā firma, nosauciet firmu, jūs visi zinat. Perfekti. Šitā tu pārēdīsies. Kā jūs domājat, kas tas ir? Kas teica pirmais spēle? Okay. Man vēl kaut kāda pāris ir. Tā, kurš bija tas? Ķer. Labi, nestrīdēsimies visiem, pēc tam sākšu taukt pa vienam. Jā, tā ir pirmais prototips datoru pelei, kas ir no koka ar 2 riteņiem. Es pieļauju, ka šis diezgan ērts aparāts, bet ar to sākās šī te jau lieta, kas jau izmanto lāzeru un viss pārējā. Tātad, modernie datori tādi, šādi, kas arī ir dators, kam uz rokas kāds smart pulkstenis, kas principā arī ir dators, jā, visādi šitādi brīnumi, planšetes. Tā tālāk, principā mēs mūsdienu dzīvi nevaram iedomāties bez datorsistēmām, jo tajā pašā fotoaparātā, teikanā, leduskapī, jau sāk izmantot datorprogrammas, kas strādā un to visu vada. Ir plusi, ir mīnusi. Mīnus ir tāds, ka jebkura datorsistēma ir ievainojama, jo viņi ir pārāk sarežģīti, lai cilvēks varētu izķert no viņas visas kļūdas. Bet ne par to. Tālāk tādiem ātriem solīšiem ejot, internets. Īsumā par internetu. Kā jau es teicu, telegrāfs, tālāk tika 78. gadā telefons, Alberts Bells, tad amerikāņi sāk strādāt pie militāra tīkla ARPANET, kas kļuva arī par universitāšu tīklu, un tika izstrādāt nozīmīgas lietas, nozīmīgi protokoli, kā dati plūst šobrīd pa vadiem. Kā rezultātā 71. gadā tika izgudrots un nosūtīts pirmais e-pasts. Tad vēl neskraidīja dinozauri apkārt, bet tuvu tam bija. Un tālāk 74. gadā datoru tīkls kļūst publisks, tātad parādās publiski pieejams internets arī privātajiem uzņēmumiem, tam ir sākotnēji nenormāli dārgs. Ne visiem viņš ir vajadzīgs, jo tu vari aizsūtīt e-pastu, tu vari aizsūtīt kaut kādus datus, bet principā tas arī ir viss. Un tikai 1991. gadā izgudroja pirmo web lapu. Principā es esmu dzimis 84. gadā, es esmu vecāks par pirmo web lapu, un alu cilvēkus es vēl neesmu redzējis savā dzīvē, viņi pirms manis nedaudz dzīvoja. Tālāk internets jau 98. gadā kļūst pieejams arī mobilajās ierīcēs, kā tādā plus vai mīnus izskatā, kā mēs to pazīstam. Tas ir mobilajā telefonā, podziņas spaidam, ejam uz priekšu, jebkurā vietā forši, ērti, pieejami. Bet tas notiek tikai 98. gadā, ja kāds no jums ir dzimis tuvu tam vecumam. Jūs principā tik veci kā publiskais internets, kas ir mobilajās ierīcēs. No kā sastāv internets? Kādam ir? Ceļam rokas, nebļauj no vietas. Dažādas, laikam, aplikācijas, saites. Arī. Sociālās mēdīs. Dziļāk, ja mēs skatāmies. Dziļā interneta, no pusdziļā interneta un no atvērtā. Ok, bet uz kā tas viss dzīvo? No databāzes, kurā ir visa informācija. Arī, jā. Uz vai vadiem vai šitiem? Internetu vadiem. Jā, uz serveriem. Principā internets sastāv no ļoti daudziem kopā saliktiem datortīkliem, kas veido kopēju vienu tīklu. Tad tīkls, kas sastāv no tīkliem, kaut ko tādu var tikai no kubiņiem salikt. Apsveicu! Jūs esat vinējis loterijā. Droši vien raksta Āfrikas princis, kas piedāvā 20 miljonus, vai ne? Super! Labi. Ok, tātad Wide Area Network, jeb lielais kopējais tīmeklis, sastāv no daudziem mazākiem tīkliem, kas sastāv savulaik no dažādām komponentiem. Šī tīkla var izskatīties dažādi. Viņi var izskatīties šādi. Šī ir viena no sistēmām, ko mēs esam uzbūvējuši.
lai aplikācijas strādātu 24/7 un pat tad, kad tiek veikti update, cilvēkiem būtu viņas pieejamas. Tas ir tā izskatās viens no Latvijas ziņu portāliem. Neteikšu, kurš, viņi mums ir pietiekami daudz. Tātad šeit ir serveri, datubāzes serveri, šeit ir tīkla dažādas ugunsmūru drošības iekārtas, te ir datubāzes, te ir visādas citas lietas, kas uzmana to visu, reģistrē katru darbību un tā tālāk. Ir viena lieta, kas ir jāatcerās par internetu. Viss, kas nonāk internetā, nekad no turienes nepazūd. Tas ir tikai viena iemesla dēļ, tāpēc, ka interneta tehnoloģija darbojās uz web pamata. Katru reizi, kad kāds atver vaļā lapu, visa informācija no šīs lapas tiek lejuplādēta jūsu datorā. Tas nozīmē, ka jūs iemetāt kādu bildi, kļūdījāties, iemetāt tādu bildi, kādu jūs negribējāt. Tiklīdz pirmais cilvēks ir apsties, vai ir to izdarījuši ar automātiskās sistēmas kā Google Internet Crawleri, kas atvieglo meklējumu. Viss. Šī informācija nonākusi internetā, šī informācija ir saglabāta kaut kur rezerves kopijās, kāds viņu ir lejuplādējis uz savu datoru, kaut kur viņi vēl papildus glabājās, kaut kur viņi iesēdus atmiņā. Principā tik no šīs informācijas vaļā, kas jau ir internetā, jūs vairs nevarat. Tas ir tuvu neiespējami, jo vienmēr kaut kur atradīsies kāda neliela informācijas daļa, kas paliek. Līdz ar ko ir jāpadomā divreiz, vai mēs gribam ielikt šo kaķīšu video, kurā mums redzam fonā ir pusplika mūsu māsa vai ir draugs, kurš ālējās, un kā tas izskatīsies tajā brīdī, kad viņš kandidēs vēlēšanās par Latvijas prezidentu, piemēram. Jo noteikti konkurējoši citi kandidāti noteikti atradīs šīs bildes internetā vai vismaz mēģinās atrast. Un tad būs tā, kā lai to tagad izskaidrot cilvēkiem, kur nesaprot, ko viņš tur dara. Lūk. Arī šis ir ļoti labs piemērs no tā, kā caur internetu veidojas principā intranets, kas ir iekšējais uzņēmuma tīkls. Šis ir lielais mākonis, tas ir internets, kur ir savienot daudz citu tīklu un tā tālāk kopā. Un šeit ir uzņēmuma galvenā biroja internets, kas ir kopēji sajūts kopā ar dažādām ražotnēm un dažādām citām atrašanās vietām, kā kopējā vienotā tīklā. Datori nezin, ka viņi strādā dažādos tīklos, bet šie datori šo visu to uzņēmumu tīklu uztver kā vienu veselu, un šeit tiek sarežģīti kriptēti tuneļi, kas nodrošina to, lai neviens no malas neielīst iekšā un neapskatītos, kas tad tur ir un kādi dati mums šeit ir. Tā, tad no kā sastāv datortīkls? Ja mēs sākam no paša sākuma, protams, tas ir gala lietotājs dators vai mobilā iekārta, smartwatch, gudrā teikana, gudrais zāles pļāvējs, ne tik gudrais zāles pļāvējs, galvenais, lai viņam būtu pieeja kaut kāda tīklam. Tālāk ir rūteri vai sviči, attiecīgi, vai arī tie paši bezvadu piekļuves punkti, jeb sakot access pointi, kas nodrošina informācijas apmaiņu starp gala iekārtu un attiecīgi pašu tīklu. Tālāk jau mēs runājam par datortīkla komutatoriem, kas ir jau nedaudz rūpnieciskāki. Šādas te iekārtiņas, viņam var būt 48, 24 pieslēguma vietas, viņam būtu ar vienu barošanas bloku vai ar vairākiem barošanas blokiem, kas var mainīt. Bet jūs jau esat redzējuši, droši vien skolā ir datortīklu kastes, kurās ir vadi. Tad lūk, šīs iekārtas nodrošina šo apakšējo, lejupējošo iekārtu savienojamību. Tālāk jau mēs runājam par nedaudz vēl jaudīgākiem tīkla iekārtām, kurās viss nonāk kopā, un gala rezultātā tas viss nonāk pie ugunsmūra, kas aizsargā datortīklu no ārējas ielaušanās, līdzīgi, kā to dara cietokšņa sienas, bet par to nedaudz vēlāk. Un tad jau ir internets, lielie plašumi, kurā nekas netiek kontrolēts, bet visi par visiem visu zina, izņemot māma. Un tad mēs nonākam pie tāda nākošā aktualitātes, kas ir mākslīgais intelekts. Kāds zina, kas ir mākslīgais intelekts? Nice one! Nice one! Skolotājiem iesaka pārbaudīt referātus divreiz. Jā, arī ChatGPT. Mākslīgais intelekts pēc būtības ir programmatūra, kur ir spējīga apmācīties pati, tad tā ir programmatūra, kas ir spējīga mainīt pati sevi. Tātad veikt izmaiņas pati sevi, mācīties no datiem, veikt analīzi, kā mākslīgais intelekts pieņem lēmumus, nezinu pat paši tie, kas viņu ir radījuši. Tāpēc, ka līdzīgi kā cilvēks, katrs pieņem lēmumus savādāk,
dažādās situācijās, un tas doma gājiens ir apmēram līdzīgs. Mēs jau varam runāt par sarežģītām sistēmām, kas teju vai intuitīvi nosaka kaut kādas lietas. Piemēram, veikalu tīklos ir video novērošanas sistēmas, bet veikalu tīklu vadītājiem interesē, pie kuriem plauktiem cilvēki biežāk iet, kur viņi biežāk apstās, kur viņi iet garām ar bērniem, lai varētu tur izvietot rotaļlietu plauktu, jo bērns noteikti ieraudzīs paķers rotaļlietu, un pēc tam mammai šo rotaļlietu būs ļoti grūti viņam no rokām izvilkt ārā. Un būs liela bļaušana. Tāpēc tiek izmantots arī mākslīgais intelekts. Kameras nosaka, kurš cilvēks, kur skatās, vai tas pieaugušais vai bērns, vai tas vīrietis vai sieviete. Jā, ko viņš ieraugot šo te produktu plauktu, vai viņš ak, Dievs, kas tas tāds ir, vai arī viņš apstās, šis ir ļoti interesanti. Viņi izdara secinājums un rezultātā iespaido cilvēku rīkoties tā, kā viņi to ir prognozējuši. Protams, drošība un piekļuves. Ja kāds ir pēdējā laikā lidojis ar lidmašīnu uz kādām ārzemēm, arī mums lidostā stāv stendi, kur tu ieliec pasi iekšā, tev noskanoja seju, un viņš pasaka, tas esi tu, vai arī ne, nav līdzīgs, ej pie onkuļa un runājies, kāpēc tu neesi līdzīgs tam, kā tu izskaties pasē. Bet arī tur izmantot tiek neironu tīkli un mākslīgā intelekta algoritmi, jo katru reizi viņi paliek labāk un labāk, un mākslīgais intelekts arī atcerās tevi un tavas izmaiņas. Tātad viņš pa nelieliem datu gabaliņiem salasīt kopā ir spējīgs pilnvērtīgu informāciju. Tā ir skaitā, ja tu ej visu laiku garām kādai kafejnīcai, un tajā brīdī notiek transakcija, bet pēc tam tu visu laiku atrodies mājās, viņš saprot, super, šitais cilvēks iet garām kafejnīcai, viņš vienmēr tur pērk kafiju, un viņš dzīvo tur. Šajā mājā dzīvo tikai arī Anna. Tas nozīmē, ka visticamāk, ka tas ir Jānis, kas to dara. Tāpēc, ka Anna strādā citur. Mēs jau zinām, kas ir Anna. Šādā daudz sarežģītākos veidos par maziem informācijas gabaliņiem, principā, mākslīgais intelekts uzzina par jums visu. Jā, protams, šis ir viņam likts darīt. Protams, arī attēlu ģenerēšanai, izmantojot mākslīgo intelektu, atvieglo dizaineriem laiku, rada šādus skaistus smaidīgus kaķīšus, kas spēlē pingpongu skolas telpās. Un tas nav ne tikai, kā mēs jau teicām, ir ChatGPT, un ChatGPT var spējīgs uzrakstīt referātu, ir spējīgs uzrakstīt zinātnisko darbu. Jautājums, kā jūs domājat, kāpēc to nedarīt? Kāpēc neizmantot ChatGPT, lai zinātnisko darbu? Paceliet roku tas, kurš šeit ir sportists, kas nodarbojas ar sportu. Super, man ir prieks par jums. Kādam ir kaut kāds hobijs, nezinu, makšķerēšanas, adīšanas, vēl kaut kas, jebkāds. Super. Ko jūs darat katru reizi, kad jūs kaut ko mēģināt? Jūs mācaties pareizi. Kāpēc svarīgi mācīties? Līdzīgi kā muskuļus, sportists, bokseris trenē muskuļus, savu reakciju, visu pārējo. Basketbolists trenē savu precizitāti. Mēs trenējam arī savu smadzenes. Ja mēs liekam to visu darīt mākslīgajam intelektam, rezultātā tieši tā, kurš tad no viņiem beigās ir gudrāks? Mēs paliekam paši atvainojiet pa stulbeņiem, jo mūsu smadzenes atšālējās, tas muskulis, kas netiek izmantots. Sportists, kas katru dienu skrien, viņš var noskriet maratonu. Cilvēks, kas katru dienu guļ pie televizora, paēda pogas un neko citu nedara, viņš varbūt var noskriet maratonu, bet visticamāk pēc maratona viņa aizvedīs reiz uz Stradiņu klinisko slimnīcu ar sirdi, vai viņš nenoskries viņu. Līdz ar ko ir svarīgi tomēr trenēt savas smadzenes, jo šī te iespēja atrast un izmantot šos rīkus savā labā ir daudz skaistāka un daudz foršāka un optimālāka tad, kad jūs paši saprotiet. Es arī darbā izmantoju ChatGPT. Ja man ir jāuzraksta lielāks teksts, es uzrakstu parametrus, es saņemu informāciju no ChatGPT. Es to visu izlasu, es izlaboju tajā visas kļūdas, ja ir papildinu no savas puses, bet svarīgākais, es izlasu. Man darbā ir svarīgs laiks, cik ilgā laikā es saņemu informāciju, visas atsaucas, visu pārējo. Ja šo informāciju var dabūt, izmantojot ChatGPT vai arī Bing chatu, tas ļoti fantastiski, bet ja es neizlasīšu to, man klients paprasīs. Ko jūs domājāt ar to frāzi vai ar šo tehnoloģiju? Un tādu, šis ir ļoti labs jautājums. Lūdzu, nākošo aiziešu nokaunēties stūrītī vai nedaudz paraudāt. Līdz ar ko svarīgi ir trenēt, tāpat kā muskuļus, arī smadzenes, jo tas, kas ir atšālējies, to pēc tam ir daudz grūtāk uztrenēt.
sportisti, kas ir paslimojuši kādu laiku, zina, ka pēc mēneša treniņu neapmeklēšanas kaut kā, vairs nav tās sākotnēji. Lūk, paskatieties zem saviem beņķiem, kaut kas varētu būt tur pielīmēts apakšā, zem beņķiem. Es nemeklēšu, man nevajag. Nav nekas satīgs. Nav. Secība kādā jāsaliek krastas. Nē. Es jūs piemānīju. Jūs varat nemeklēt zem beņķiem, nekas netika pielīmēts atpakaļ. Te mēs atgriežamies pie sociālās inženierijas, kuras pirmais likums pēc būtības ir cilvēki tic tam, ko viņiem saka. Līdzīgi kā jūs paskatījāties zem beņķiem, ne visi, citi skeptiski viņiem neinteresē, bet paskatījāties, līdzīgi tāpat, izmantojot šādas tādas metodas, jūs var likt darīt kaut ko. Ir svarīgi atcerēties, ka, ja kaut kas var tikt izmantots, eksploatēts, tas noteikti tiks izmantots. Tāpēc, ka interneta plašumi ir diezgan brīvi, tas ir kā Wild West, bez kaubojiem, bet ar hakeriem. Visām lietām ir izmantošanas, jeb eksploatācijas iespējas, pat ja tās nav acīm redzamas vai vēl nav atklātas. Tātad, jebkur ir cilvēki pieļāvuši kļūdu, tehnoloģijas var attīstīties tik tālu, ka palīdzēt vēl šīs kļūdas atrast. Un inovācijas rada ne tikai foršas lietas, kuras mēs varam uzvilkt uz rokas, nosvilpties, attaisās logu un vēl viss pārējais un nolasa no mūsu acīm, ka mums vajag šobrīd kafiju. Inovācijas rada arī jaunas ievainojamības un jaunas izmantošanas iespējas. Pastāstīšu stāstu no sava darba, pirmais darbs sociālajā inženierijā, kas ir viena no hakošanas metodēm. Vienas metodas ir uzlaust tīri tīklu, lai to dara inženieri. Es neesmu inženieris, mans lauciņš ir cilvēki. Mani nolīga drošības kompānija, lai palīdzētu bankai veikt auditu, drošības auditu. Mans uzdevums bija ieiet bankas telpās un iznest ārā no bankas telpām datoru. Tas, protams, tika saskaņots ar bankas drošības dienesta vadītāju. Man bija līdzi visi papīri, tas varētu būt ļoti sāpīgi, ja man pieķertu, un nepatīkami. Dienā X, tieši tad, kad vadītāja kā katru dienu 1:00 līdz 2:00 aiziet uz kafejnīcu, paēst, es ierados bankas telpās ar mapīti, kurā bija nopirktas bankas procedūras no kāda darbinieka, kas neizturēja pārbaudas, ieskaitas, ar piespraustu bankas piniņu un beģu, kas bija tikko kā izdrukāts uz plasmasas kartītes. Es atnāku un pasaku, labdien, es esmu jaunais darbinieks. Es esmu uzvalkā, viss liecina par to, ka es varētu būt jaunais darbinieks. Neviens cilvēks, kam nerodas šaubas, ka es varētu būt jaunais darbinieks, un tad es eju back-office iekšā, pīkstols laikam vēl nav pievienots klāt, tas nevar tikt iekšā. Man palaiž iekšā back-office. Tātad tur, kur cilvēks parasti nelaiž. Un tā kā tas ir viskarstākais laiks, visi darbinieki ir aizņemti. Es pajautāju, kur es varu iziet ārā pagalmā pēlpot svaigu gaisu. Un viņas man norāda uz ugunsdzēsības durvīm, kuras stāv vaļā nedaudz akmeni pavilkt. Es izēju ārā, pēlpoju svaigu gaisu, paskatos, jā, pagalms ir slēgts, tur ir priekšā režģis. Bet tad es pamanu, ka bankas filiāles vadītājai ir ieslēgts dators un viņai nav nosaistīts lock screen. Tātad nav aizslēgts cieta ekrāns. Un tas ir portatīvais dators. Pirmā lieta, ko es izdaru, es atslēdzu iespēju, lai viņš pats nenolokotos, norāju visus vadus, uzzvanu cilvēkiem, kas pienāk pie šī režģa un nodod šo datoru caur režģu iekšpagalmā. Arī iekšpagalmā ir novērošanas kameras. Es mierīgi izēju ārā līdz filiālei un paprasu, meitenes, varbūt jūs gribat kādu bulciņu. Es vienkārši, kamēr gaidu, un vadītājs aizskašu pēc bulciņiem, tomēr ir jānosvin. Jā, ok, man iesaka ļoti labu bulciņu ēstuvi. Es aizēju projām. Pēc 20 minūtēm hakeriem, kas atradās busā, jau ir pieejas bankas sistēmām. Vēl pēc stundas viņiem ir administrātora tiesības un viņi var sākt mainīt transakcijas. Drošības audits parādīja, ka banka ir ievainojama. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēki, nelietojot procedūras, neiedziļinoties, ticēja tam, ko viņi redz. Ticēja cilvēkam, kas ir atnācis un izskatījās pēc darbinieka. Bet es nebiju. Es pirms tam biju strādājis tajā pašā bankā, citā nodaļā. Es zināju, kā uzvedas bankas darbinieki. Es zināju, ka bankas filiāles vadītājai
ir katru dienu jāizsūta fotogrāfijas par tiem jauniem cilvēkiem, kas nāk, un viņai personīgi jāskaita. Un neviens nedrīkst laist cilvēku back office'ā un atstāt bez pieskatīšanas. Bet viņi to izdarīja. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi bija pārliecināti, ka es esmu jaunais darbinieks. Lūk, šis ir ļoti labs stāsts par sociālo inženieriju, kā viņi strādā. Pēc tam, kad es šī pašai filiāles darbiniekiem pēc šī audita tiku palūgts priekšā pastāstīt, kā es to visu izdarīju, cilvēki nespēja iedomāties, ka tā vispār kāds var izdarīt. Līdzīgi kā celtniecības objektā pieaudzis cilvēks uzvelk ķiveri, uzvelk zelta no vestīti, paņem mapi rokās un ar tekstu inspekciju parādiet man būvdarbu vadītāju, mierīgi var tikt iekšā, ja gadījumā būvdarbu vadītājs nepaprasīs inspektoru apliecību. Bet 90% gadījumu viņš nepaprasīs. Viņš parādīs visu, pastāstīs, tāpēc viņš negribēs kaitināt inspektoru. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš tic tam, ko viņš redz. Jātic tad, kad mēs viens otru pazīstam, kad mēs kaut ko zinām. Forši es varu jūs piemēnīt, piekrāpt par to, ka kaut kas atrodas zem beņķa pielīmēts. Tāpēc, ka es esmu šeit, padomājiet, internetā, ar to, ko jūs sarakstaties. Tas varbūt arī mākslīgais intelekts, kur uzdevums ir jūs piekrāpt. Un galvenie mērķi tam ir, un veidi, kā to dara, izlikties par kādu citu. Es piezvanīju uz banku, vai man transakcija jāveic, tur pieslēdz fonā mūziku, bērns raud. Man te bērns raud, tam es aizmirsu savu kodu karti. Cilvēks pārskatīja naudu, bankas darbinieks. Viss. Viltvārds ticis pie tā, ko viņš gribēja. Ar viltību izmainīt informāciju. Kā jūs atceraties savu paroli, piemēram? Man tur ir suņa vārds un mans dzimšanas gads. Tālākā sarunā pajautā, tev ir suns, kā viņu sauc? Reksis. Un kad dzīvi? 95. gadā. Super, tātad Reksis 1995. Lūk, paroli ir iegūta. Cilvēks pats nepamana, kā viņš izdod šo informāciju, tāpēc, ka cilvēks, kas ir pretī, viņš profesionāli iet ar mērķi šo darbību veikt, lai jums panāktu konkrētas atbildes. Tāpēc vienmēr jāsaglabā tāda zinām mēra neusticība cilvēkiem, sevišķi, kurus jūs nepazīstat personīgi. Ar viltību panākt konkrētas darbības. Mēs pierunājām savu draugu, lai viņš ieiet iekšā kaimiņu dārzā nospēr ābolus. Draugu sakot suns, draugu noķēra kaimiņš, bet jūs jau neko. Tas jau bija viņš, bet jūs jau pierunājāt. Līdzīgi tāpat arī jūs var pierunāt uz kādām citām darbībām internetā kāds. Sīkums, jā, tas var būt sīkums, bet šis sīkums var kā bumerangs atnākt atpakaļ un iesist papieru tik sāpīgi, ka vēlāk tas sabojā iespējamās karjeras iespējas. Līdzīgi, kā es teicu par tām bildēm, dīvainajām. Ok, tālāk mēs ejam uz datorsistēmu drošību. Pavisam ātri, datorsistēma drošība ir salīdzinājuma ar fizisko drošību. Vienīga atšķirība ir tāda, ka fiziskā vietā mums ir digitālais kontents, jebši sakot, sakars starp vieniem un otriem. Kā jūs domājat, vai šis vienkāršais neaizsargātais tīkls ir drošs? Jā, mēs varam salīdzināt parasti datortīklu ar pilsētu. Parasti mūsdienu Mārupas pilsēta. Visi, kas grib, brauc iekšā, visi, kas grib, brauc ārā, kaut kas kaut kur notiek. Policijas patruļas nav, tāpēc, ka viņas vienkārši visi guļ. Ja kaut kas notiek, tas notiek, mēs uzzinām par to post faktum, tātad, ka tas jau ir noticis, vai kāds kaut ko izmeklē, vai ir jēga kaut ko darīt. Īsti nē. Tālāk mēs varam runāt par vienkāršu ugunsmūri, līdzīgi kā tas ir Latvijas ražotais mikrotiks, kas nav nekas super duper gudrs, vienkārši šitāda kastīte, un nav pats drošākais, un tūlīt pastāstīšu, kāpēc. Ir parastā funkcionalitāte, tas ir līdzīgi, kā uzcelt pilsētai apkārt mūri, super, un nolikt pie vārtiem sargu, kas vienkārši guļ un neko nedara. Visi, kas iekšā grib, īsti netiek, bet visi tiek pa vārtiem. Un vārti ir šie atvērtie porti saucamie. Tātad visi tie caurumiņi, pa kuriem it kā vajadzētu staigāt, teiksim, cilvēks šeit iet kaut kur pēc ūdens, tur ir durvis, bet tur pie tam durvīm nekāda apsēdas nav. Viņš ir vienkārši vaļā. Ja tu zini, pa kurien iet, tu vari tikt iekšā. Ja tu skries no šejienes pieņemsim klāt, tu iestīsies ar galvu sienā un nekāda jēga nebūs. Bet pa vārtiem mierīgi ieiet var jebkurš un iziet ārā arī jebkurš, bez problēmām. Iekšā kaut kas varbūt notiek, kaut kādas lietas, varbūt ir antivīrus uzstādīts, kas tātad līdzīgi kā policijas funkcija patrolē, lai viss būtu droši. Bet tajā pašā laikā kāds var izlikties par kaut ko, izlikties par to pašu policistu, apzakt. Mēs atkal uzzinām par kaut ko, tikai tad, kad tas jau ir noticis, bet mēs esam daudz drošāki, jo, nezinu,
skrienošs meža zvērs atskatīsies pret mūri, un nevis izskries cauri pilsētai, tur kaut ko salaužot. Pārbaudas notiek virspusē. Es redzējuši kaut kādās filmās, nezinu, troņu spēlēs, vai kur ved siena vezumu iekšā pa pilsētas vārtiem. Sargi vienkārši zobeniem pārbauda, izdursta. Šitiem viss ir kārtībā. Bet tur bija dubult dibens, un cilvēks sēdēja iekšā un tika iekšā uzbrucējiem. Apmēram šādi strādā standarta pārbaude vecajās metodēs. Mēs paskatāmies, bet mēs virspusē mums... Davai, ātrāk, man te tūlīt gulēt, jāiet vai pusdienās. Līdz ar ko tas nav droši. Un tad mēs runājam par modernu ugunsmūri. Modernu ugunsmūru sistēmu, kura jau izmanto arī to pašu mākslīgo intelektu, pie kura mēs jau pieskārāmies. Viņš mācās no savām kļūdām. Viņš mācās no citu mākslīgo intelektu kļūdām, kas ir tajā pašā vietā. Kā rezultātā viss, kas tiek pārbaudīts caur rentgenu, visas darbības, visi iekšā ārā, kas tiek reģistrēti, pārbaudīts, vai viņš vispār drīkst pa šeit nākt iekšā, vai viņam nav jāiet pa citām durvīm, un vai viņš nav cilvēks, kuru meklē kāds, un kurš ir uzreiz caps jāņem ciet. Un viņi sazinās ar citiem dienestiem, tātad ar ugunsmūrs sazinās ar antivīrusu sistēmām, ar citām iekārtām, un ja kaut kas jau ir ticis iekšā, mēs to ātri lokalizējam, jo pārbaudas notiek uz katra soļa. No vienas puses droši, no otras puses nedaudz laikietilpīgi, šajā gadījumā arī dārgi, bet uzņēmumam tas ir vajadzīgs, jo ja mājās jums ielauzīsies un jums nav gudrā māja, nu labi, dators pazaudējām referātu, vēl kaut ko slikti, bet tas viss ir atgūstams. Uzņēmumam tas var maksāt ļoti daudzus miljonus. Tieši tā, vienkāršākais veids ir cilvēks. Un tad ir tālāk jau mēs uztaisam šo visu par modernu ciparu cietoksni, ja kādam vēlāk interesēs, ir tāda lieta kā Zero Trust Network. Tātad tīkls, kurā mēs neticam vispār nekam un uzskatām, ka kāds jau ir ielauzies. Tātad visi dati tiek pārbaudīti, viss tiek pārbaudīts, viss tiek pārbaudīts. Tas notiek viss backgroundā, lietotāji strādā, viņi to nemaz neredz. Un administrators arī tur nesēž gluži, katru failu nevar vaļā. To viss dara mākslīgais intelekts, kas pārbauda, vai šis tipisks fails, vai tā nav aizdomīga darbība. Ko šitais vīriņš ar pliko pļašku un smago mēteli vasaras laikā dara pie skolas. Un tā tālāk. Iepriekš sakot, mēs uztaisam šo tīklu kā Fort Knox, kā cietoksni, kas ir spējīgs ne tikai apturēt, bet arī rīkoties pretēji un izmeklēt šīs te darbības. Mēs nonākam pie ļoti spēcīgas drošības, kas mūsdienās arī svarīgi, jo mūsdienās lielākā vērtība, visdārgākais produkts esmu es. Tā ir dats, tiesat, jebkurš no jums. Cilvēki? Jā, dati par cilvēkiem. Dati par cilvēkiem. Jo mēs zinām, kas cilvēkam patīk, es nezinu, popmūzika, tur kāds no popmūzikas zvaigznēm, mēs varam viņam visu laiku rādīt reklāmas, kamēr agri vai vēl viņš nopirkt disku vai biļetes koncertu. Jo, ja pieņemsim rādītu man kaut ko, kas man nepatiktu, es nekad nenopirktu biļeti, es nezinu, uz suitsievām. Man īsti nav pieņemama šī mūzika, man viņa nepatīk. Kādam citam, kam patīk, viņš ieraudzītu, forši, es nezināju, ka ir koncerts, viņš nopirkt. Katra informācijas daļa var atnest naudu un lielu naudu. Līdzīgi kā Google un Facebook, viņu galvenais ienākuma avots ir kas? Informācija. Tieši tā. Kāpēc viņi maksā content creatoriem? Tāpēc, ka ir vieglāk dabūt. Jā, tāpēc, ka cilvēki dalās 3 grupās sociālajos tīklos. Content creatori, kas rada produktu. Cilvēki, kas skatās to visu pa brīvu un nemaksā, lai nebūtu reklāmas, viņi skatās reklāmu, viņi ir produkts. Un tad ir cilvēki, kas maksā par produktu, kas pērk subscriptions un visu pārējo rezultātā. Un pārējais tas ir, visi administratori, visu pārējais tā ir kompānija, kas to uztur. Un jebkurš solis viņiem nes naudu. Jebkurā šādā vai citādā veidā viņi uz jums nopelnīs vairāk nekā jūs no tā visi iegūstiet. Tā. Un drošība ir tieši tik spēcīga, cik drošības vājākais posms. Mēs varam uzstādīt ļoti spēcīgas, specifiskas datu drošības sistēmas, dārgas, nosēdināt 20 cilvēkus vēl pie monitoriem, kas 24/7 visu monitorē. Bet tā ķēde būs tieši tik cipra, cik vājākais posms. Un šobrīd vājākais posms ir tieši cilvēks. Tāpēc, ka pret sociālo inženieriju ar tehniku nevar šitais te tikt galā. Un cilvēki, kā jūs teicu, tic visam,
ko viņiem stāsta. Nu, pirmajā daļā tas arī viss. Es ceru, ka jums kaut kas noderēs vēlāk. Nākošajā es pastāstīšu nedaudz vairāk par dažām lietām.